tu esi psiholoģiskajā tēmā. Ja es esmu psiholoģiskajā tēmā. Jā, saprot, tā nav mana tēma. Labi, tu viņam grumbiņas neskati dažreiz, kas jauns es parāda. To es skatos, bet es jau viņam to nesaku visu laiku skaļi. Tu saprot, kā es viņu mocu, piemēram, ar to, ak, Dievs, kas tev ir, varbūt, kāds iemesls, vai jā, kāds ir iemesls, vai kas viņai depresija ir, jā, un te mājās visa omīte staigā, un ārprāts, kas viņai notiek ar viņu, jāved uz baznīcu, jā? Nu, piemēram, jā. Nu, saprot, jā, es ļoti labi saprotu, jā. Jā, ka tev vienkārši cilvēks jāliek mierā. Es esmu sveicināts mūsu YouTube kanālā, un šoreiz ir jauna epizode cilvēka dizaina sarunas ar Dariju Krastiņu. Ja tu vēl neesi abonējis šo kanālu, noteikti spied šito podziņu. Un, protams, epizodes laikā intervē, prasa jautājumus, komentē. Mēs vienmēr esam priecīgi lasīt un atbildēt katram no jums. Un šodien mūsu studijā ir īpašs viesis, un tā ir skaistuma kopšanas speciāliste kosmetoloģija, sejas masāžas programmu autore, kura pirmā uzsāka sejas pašmasāžas un skaistuma maratons Latvijā. Viņas programmas ir izgājušas vairāk nekā 5000 sieviešu. Viņa pati vēl nezina precīzi skaitu. Un ļoti daudz no viņām ir gājuši šīs programmas atkārtot un iet joprojām. Bet man jums ir pieteikums no cilvēka dizaina puses. Tātad, viņa ir manifestors 1.3. Viņa ir īsts līderis, jeb savas karaļvalsts galvenā vadītāja. Studijā šodien ir ieradusies viņas augstība, karaliene, kuras spēks slēpjās viņas neatkārtojamā spējā dot citiem iespējas. Viņas misija ir radīt vide, kur katrs var atrast savus instrumentus, lai ne tikai izdzīvotu, bet arī ievērojami uzplauktu. Viņa jau sen ir savas nozares autoritāte, un tā nav vienkārši veiksme. Viņas talants ir mācīt, jo apvienojot talantu ierakties teorijā līdz pašiem pamatiem ar totālu atdošanās eksperimentam šai teorija rodās zināšanas un materiāls, kas palīdzēs jebkuram ātrā laikā kļūt pašam par profesionālu. Ievaneļķi! Paldies, mīļā, ka tu esi pie mums ieradusies! Paldies! Ka jūs uzaicinājāt mani un šitāds te ārprātīgs raksturojums, tu man iedosi, jā? Es viņu kaut kur sev pielikšu. Kaut kā atbildi tev, kā tev pašai šķiet, kāda bija sajūta? Vai tev gribās kaut ko papildināt? Es gribētu būt mazliet pieklusinātāk, ne tik... Jā, es tajā brīdī gribās mazliet ierauties krēsliņā un teikt, Dari, beidz, lūdzu, jā? Šitā runāt. Jā, mūs nesapratīs. Pareizi, bet ja mēs ņemam nost... Ko saka iekšējā būtība, jā? Nē, ja mēs noņemsim nost šo te pompozo karaļvalsti un visu pārējo, tad taisnība jau. Skatoties atpakaļ pa šiem 15 gadiem, kopš es esmu šajā tēmā, visu taisnība jau tur tajā kaut kas ir. Tagad es to atzīstu, tagad es to saprotu. Jā, tikai tie vārdi varbūt, jā, dažkārt priekš mūsu prāta liekas, kā tu sāki pompozi, jā, bet pa lielam lietas būtība paliek viena tā pati, jā. Lietas būtība ir tāda, bet, protams, šitā te tu apkārt nerunā par mani, lūdzu. Kā tad ne? Kad tu man raksties, un jūs augstība. Jā, bet tas ir tikai tāpēc, ka tu tā kā skaties no cilvēka dizaina puses. Ja tagad kāds no malas šitādi te, es esmu izslēgta no kompānijas. Es jau tā viņā grūti ierakstos. Kādā kompānijā? Jebkādā. Kādā ziņā grūti es negribētu izskatīt, tas kaut kas tajā augstprātīgs tikko izklausījās. Jā, izklausījās. Zin kā, es vienmēr sāku, man ir vairākas, starp citu, students ir bijušas ar šo te kanālu, starp citu, viena no pirmajām YouTube epizodēm arī bija Ilzei, kur ir žurnāla Kābūt laimīga īpašniece, un viņai arī ir līdzīga aktivācija. Un, zin kā, man liekas, ka mūsu tajā prātā brīžiem sociumā, ja, kaut kādas īpašībām piezīmēta kaut kāda negatīva nozīme, piemēram, ambīcijas skaitās nav labi būt ambiciozam. Ja, piemēram, man ir pašai ambīciju kanāls, un es vienmēr tā,
Jā. Es neesmu ambicioza, jā, bet tāpēc, ka viņai ir kaut kāda negatīva nozīme, jā. Un šai te karalienu būtībai, jā, karaļu būtībai, arī ir piedēvēta kaut kāda augstprātība, jā. Bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies uz tādu foršu karali, jā, kuram ir savi cilvēki, jā, un kurš rūpējās par viņiem, dod visus instrumentus, lai viņa spēja uzturēt savas ģimenes, jā, lai viņa spēja atrast savu vietu dzīvē, jā, lai viņa pelna naudu, lai viņu produktus pērk citā karaļu valstī. Jā. Tas ir cilvēks, kurš reāli, viņam ir nenormāli daudz pienākumu. Nu, šitas paskaidrojums ir ļoti svarīgs, jo ja pēc šāda paskaidrojuma tas vēl ir, tas pirmais ievads ir, tā kā paciešams. Jā. Un, jo tam vārdam ir kaut kāda tāda negatīva nozīme nāk līdzi. Bet, kad mēs sākam skatīties, ja, ka visiem vārdiem īstenībā ir nenormāli forša jēga, tikai kā mēs... jā, ja tu gribi to saskatīt, to foršo jēgu, tur jau var vienkārši aiziet Dievs. Un viss, pagriezt muguru. Klausies, es tev gribu uzprasīt varbūt tādu jautājumu, ko es principā daudziem prasu, ja? Kā tu redzi savu superspēju? Kāda ir tava superspēja? Kā tev pašai šķiet? Es vadīšos no atsauksmēm un no tā visa, ko es daru. Jā. Un tad es varu izsecināt to, ka man ļoti labi padodās pasniegt kaut kādas mītus vai sarežģītas informācijas vai nesaprotamas lietas cilvēkiem saprotami. Un man liekas, ka tas ir pats galvenais, jo par to arī man visvairāk saka paldies, kad es kaut kādas tur sarežģītas lietas normāli izstāstu, tā kā tas ir, pastāstu, kas ir jā, kas ir nē, kāpēc tā. Ārprāts nebūtu iedomājušies. Tas tik viss ir elementāri, vai ne? Beigās, kad tu izskaidro. Nu, jā. Un tu šobrīd tiešām esi minējusi, ja, savu šo te īpašību, ja, kas ir ieslēpta tavā profilā, 1.3. Man arī 1.3 profils, ja, tāpēc es vienmēr dievinu dažreiz tās mūsu sarakstas privātās Instagramā, kad tu man nomet kaut kādu video, es kaut ko jau, mēs vienkārši paņerdzam, ja, par to, kāda mums dažreiz tā dzīve ir smieklīga, ņemot vērā mūsu to profilu. Un tieši tajā 1.3 ir ieslēpts tas, ka tu zini, kā viennieks visu teoriju, es izrakus vienkārši līdz pašiem pamatiem. Mēs vēl par to parunāsim. Man interesanti, kā tu tajā nozarē raki, ja? Es, piemēram, zinu, kā es raku cilvēka dizainā. Man ļoti interesanti paskatīties, kā tu to darīji. Un ar trīnieku tu to visu, katru to teikumu, tu viņu paeksperimentē uz sevis. Jā, pavēro, darbojās, nedarbojas, paskaties uz kaut kādu savas draudzenes, vēl kaut kas, ja? Un tas, principā, pēc tam tas informāciju kopums, ko tu iegūsti caur teoriju un pieredzi, tu vari ļoti elementāri to cilvēkiem izstāstīt, un tas ir tik visiem ir skaidrs, un tur ir vienmēr tāda, tāds spēks skan. Tad kā es raku? Kā tu roc? Jā, kā tu raki? Ko nozīmē raku? Tu joprojām roc? Nē, es nevaru. Jā. Jo man bail pat būtu apstāties, jo tad viss paliks. Es to neinteresanti gribēju pabeigt, un tāpat laikā sākt ar to, kad vienkārši man palika interesanti. Jā. Un palika man interesanti tikai un vienīgi tāpēc, ka es sapratu, ka neviens neko nesaprot. Visi runā kaut ko, neviens pat arī neatzīstās, ka neko nesaprot, gudri kaut ko muļā, un nav atbildes uz visiem tiem jautājumiem, kuri ir būtiski un svarīgi. Es neesmu nekad sev uzlikusi kaut kādu mērķi, ar to es tagad nodarbošos, jā, tieši to, un tad es darīšu tieši tā, un tad man būs tieši tā. Nē, tā man nav bijis, es vienkārši kaut kur ierauta tajā visā. Ierauta kaut kādā procesā, kur tev ar interesi, ar tādu ziņkārību sāki? Jā, kur man palika interesanti. Vārds, un vienkārši viss, un es esmu tur, tāpēc, ka man tur ir interesanti. Visticamāk, ja man tur nebūs interesanti, es rakšu kaut ko citu. Bet pagaidām man noteikti, tur rakt vēl ir. Es vēl Klausies, man tas pats ar cilvēka dizainu. Tur var neizkāpt ārā. Tur var iet tikai dziļumā, plašumā un visu kaut ko no visādiem aspektiem. Un cilvēki, kuriem šī tēma. Redz, mana sākotnējā jaunības profesija bija stilists, vizāžists. Un abrīnojumā kārtā es vienkārši nokļuvu par pasniedzēju. Es domāju, sliktāku, vienkārši pieredzi, kā teikt, tas bija drausmīgi. Bet kaut kā viss tas tā ievilkās,
Un beigās... Pasniegt make-upu, jā. Un stila nodarbības, jā? Nu cik tam man tur bija gadiņi kaut kādi 25, droši vien, jā. Un es tiku ielikta par pasniedzēju, kaut gan, galīgi nepamatoti, bet tiku ielikta. Un tad es domāju, nē, kaut kā no šitā jātiek vaļā, bet es nekā... Prātam likās, ka nepamatoti, Nē, man jātiek, šitas ir, vienkārši, es esmu situācijas ķilniec kaut kāda. Bet tad ar to pasniegšanas tēmu es sāku cilvēkiem, tā kā, viņiem bija labi ar mani. Es patiku tām jaunajām meitenēm, es kaut kā mācēju ar viņām, ja tur bija kaut kādas konflikta situācijas, es viņas varēju kaut kā izrisināt, ja? Un tagad tās jaunās meitenes, kurām jau ir ap 40, plus, un viņas jau joprojām satiekot uz ielas, man saka, jūs esat mana mīļākā skolotāja. Ja. Toreiz es domāju, ka es ātri tikšu no tā vaļā visu. Tieši no skološanas. Skološanas, tas nav nopietni, ja? Un tad kaut kā, es nezinu kā, bet finālā es tagad varu pateikt, aptuveni cilvēku, es vēl nepadevos, es kaut kā neņēmu vērā to, ka patiesībā es skoloju gan tad, kad es nomainīju savu tēmu uz to seju, nevis no make-up puses, bet jau no dziļākas, jo es jau nekur pa to seju tālāk neesmu tikus. Tad man bija virskārtiņa, un tagad ir dziļumiņš. Vai ne? Tad kā tu saki, var rakt dziļumā, sākumā ar virsēt, un tagad... Es jau no šejienes neaizgāju kaut kur citur. Es jau turpat paliku, tikai no citas puses, ja? Jā, un tad... Un tad? Un tūlīt. Tad tu jau biji pamanījis, ka tu skolo jau gan vizāži, gan arī, ka tu pat neesi piefiksējis, ka tu visu laiku skolo. Jā, es to nepiefiksēju, to tā kā neņēmu pati apzināti par sevi vērā, bet tagad īsi pirms tā dizaina kursa, kas mums bija pusotru gadu atpakaļ, tu jau esi eksperimentā. Jā, godīgi sakot, es arī atzinos tajā brīdī, es sapratu, viss, es tā kā esmu pilnīgākā učene. Skolotāja. Jā, jo tad, kad es nomainīju to savu darbošanos uz to seju no tā dziļākā aspekta, ja, nekad nebija tā, ka es varēju nostrādāt kabinetā vienkārši kā meistars. Visu laiku bija kaut kādas apmācošās grupiņas, tad nāca jau profesionāļi, tad es viņām mācīju, kā pašām darīt. Un beigās, tad, kad es pārtraucu savu privātu praksi, praktiski jau 4-5 gadi, es aizgāju, pilnīgi, tā kā onlainā, ne pilnīgi, bet onlainā, jau pirms Covida? Jā, pirms Covida es pieņēmu to lēmumu, jā, es tiku vaļā no visām tā. Tieši īsi pirms vai jau kaut kādu laiku? Nebija neviens vārds Covids vēl tajā brīdī neizskanēja. Un tu jau ātrāk, Dievs, tas ir vienkārši bišķi, ko es tev par manifestoru būtība. Ir redzēt vairāk nekā redz citi. Jā? Tā kā redzēt, ka es jau iepriekšējā intervijā dzirdēju arī par manifestoru, ka jūs redzat, ka kaut kas smalkajā plānā jau ir noticies, jā? Jūs tikai manifestori 8% redzat. Un jūsu ir tas spēks un talants ir paņemt to un ieviest tā kā, tajā fiziskajā pasaulē. Jā? Un es, piemēram, sāku Covid laikā online. Jā? Bet tu jau stipri pirms. Nē, stipri pirms nē, bet tieši pirms, kad vēl neteica vārdu viens Covids, es jau biju visu pieņēmus lēmumu, kad visa seju tur, šito es visu atstāju, tāpēc, kad es arī, priekš sevis, es sapratu, ka es nevaru kabinetā nosēdēt. Es neesmu kabineta meistars. Un tad jau droši vien man vajadzēja skaidru un gaišu atzīt tev, ka tu esi chill, kad man dārgā. Tā kā tas arī ir. Un es tam... Un ka tu nevari fiziski visu laiku darboties ar rociņām, jo tu neesi ģenerators, tev nav tik daudz tās... Nē, es nevarēju. Man tas bija pa šauru. Jā, un arī man tas bija pa šauru. Man tas bija pa šauru, tāpēc, ka man tā kā to elpu vajadzēja. Un es domāju, visi es eju tur, visu atstāju un aizgāju. Un atstāju sev tikai apmācības profesionāļiem klātienē. Jā. Tā kā es mācu meitenes, manuālo sejas modelēšanu, profesionāļus, kas nāk meitenes masieri, skaistumkopšanas speciālisti, jā, tur, kas visādas meitenes atnāk. Arī tās, kas savā dzīvē grib kaut ko mainīt. Un tad viņas, tā kā grib sākt ar kaut ko tādu. Viss, tas ir klātienē. Tā ir profesionāla apmācība, mums tālāk iet taisīt masāžas.
Tā kā tu apmāci cilvēkus pelnīt naudu. Jā. Vai ne? Tu dod tos instrumentus, Jā, tā sanāk. lai viņas sāk pelnīt, lai Jā, atbalsti viņus, dod zināšanas. Jā, tas ir tas, par ko rūpējās karalis. Karalis. Iedodu viņām foršu produktu, ar ko savā nozarē tā kā pakāpties un pasaukt pie sevis tālāk citus cilvēkus, ka viņus māk vēl kaut ko citu, nevis teiksim, tā kā klasiskās skolas. Jā. Viņām ir iemācījušas. Būt konkurētspējīgām ar kaut ko vēl. Kā runā ar atslēgu? Konkurētspējīgas. Kurš vēl rūpējas par to, lai viņi cilvēki ir konkurētspējīgi, lai viņa studenti ir konkurētspējīgi? Bet es to speciāli neizdomāju, man vienkārši tā sanāca. Jā, bet iedomājies, cik tas ir tu runā, un tas vienkārši tur pa lielam apraksts, tas ir tas, par ko rūpējās cilvēks, kuram ir svarīgi viņa cilvēki, lai viņi aug. Tev nav svarīgi tikai, neskatoties to, ka tev patīk nauda, pēc cilvēka dizaina definēts egocentrs, bet tev ir svarīgi, lai tie cilvēki plaukst. Man ir interesanti, lai tas tā būtu. Ka man ir interesanti. Lai tas tā būtu, tāpēc, ka man pašai ir interesanti. Es pati attīstos tajā periodā, kad es viņām mācu. Es tā galīgi aiziet prom online nevarētu, tāpēc, ka katrs šīs profesionālās apmācības man iedod pilnīgi tā kā tādu jaunu elpas, kaut ko pati ieraugu. Jā. Kaut ko noņem, kaut ko ieraugu. Es visu laiku varu saņemt kaut kādas jaunas atklāsmes. Jā, tas mani trenē iet. Zini, ko es esmu atklājusi? Es vienkārši tev pārtraukšu, tāpēc, ka es arī pārsvarā aizgāju online Covid laikā. Un ļoti ilgus, gadus 2, 3, tikai man bija online. Un tikai šogad es sāku taisīt klātienes tikšanās. Viens tur klātienes zumiņš, es viņu saucu, otrs, tad 2 lielās tikšanās man bija laukos. Un es pēkšņi sapratu, cik daudz par šo gadu es esmu atkal ieguvusi priekš sevis jaunu, vērojot klātienē, vienkārši būdama aurā ar tiem cilvēkiem. Jā, es it kā viņiem mācu stāstu, bet tāpat laikā es dzirdu to atgriezienisko saiti, es jūtu to enerģiju. Man tik daudz, kas priekš manis atnāk, kas pēc tam palīdz būt par skolotāju, atkal vēl kaut kādā savādākā veidolā. Ja ieju tajā klātienē, redz, tā, ka tu esi online, tā kā es jau tiem cilvēkiem nesatiekos. Viņiem liekas, ka viņi dzīvo ar mani kopā, bet es jau viņus neredzu. Tik daudz, cik viņi man uzraksta atsauksmi. Jā. Paldies, bet tādas jau nav tās komunikācijas. Tur, tajās profesionālās apmācībās, es jau klausos, ko viņas runā, kā viņas runā. Mēs izējam uz to, mēs diskutējam par to, mēs atbildam viens jā, nē, jautājums, meklējam un rodam kaut ko jaunu atkal no cita aspekta. Jā. Tā kā tās klātienes, tā galīgi nē. Man viņas ir profesionālā nozarē. Tu man tagad stāsti, un man visu laiku ir tā kā sajūta, ka gribās arī man nākošu gadu turpināt klātienes visādas nodarbības. Tā kā pat varbūt nevis lekcijas, bet tieši tās tikšanās. Un es tev klausos, un vienkārši tu man dod tādu kārtējo, tādu nevis insaitu, bet tādu apstiprinājumu, taisi klātienu. Jā, tāpēc, ka tu audzi caur to. Jā. Paldies tev! Paldies tev! Labi, un tad tev sākās arī online, vai ne? Tieši pirms Covida. Jā, es sāku pirms Covid. Es sapratu, ka patiesībā mērķis nekādā veidā nebija latviešu meitenes. Nē. Es vispār aizgāju, man tas iedrošinājums arī nāca no tā, ka es saņēmu neskaitāmas vēstules e-pastā, angļu valodā no visādām valstīm, ka viņiem ir vajadzīgas apmācības. Kā viņi te par tevi uzzināja? Man tajā laikā lapa bija arī angliski. Parastā weblapa? Jā, parastā weblapa, jā. Jā, un tur viss bija par to manuālo modelējošo dziļo masāžu, tām tehnikām, kuras apkārt tā nemētājās, kuras, tu viņas nevar tā vienkārši ņemt un tagad aiziet nopirkt veikalā. Nevar. Tur mazliet... Kur viņas pateic iemācījusies? Tu nezini. Viņš man tikko izlasīja, eksperimentējot. Tu gribi pateikt, ka tā ir tava reāla autora programma? Jā. Nopietni. Es nenopirku un nepārdevu šito visu. Jā, es domāju, ka vienkārši, ka nevis tu kopi, es ļoti labi saprotu, ka tu nevari taisīt kopiju pēc, tāpēc, ka tur 1-3 nekad to neuztaisīs, bet kā tev vispār, es domāju, ka vispār eksistē tādas modelēšanas programmas, un tu viņus adaptēji pie sevis. Nē. Tas savācās viss kopā tieši no tā brīža. Viss sākās ar tādu infantīlu sejas fitnesu. Jā.
Tas 15 gadu atpakaļ, ja? Tātad neviens neko nesaprot, kosmetologi nesaprot, fizioterapeiti, kuriem vajag saprast, nesaprot, un tad sākās ceļš, pašmācību ceļš, bet viņš bija tāds. Es tā laikā biju kopā ar vienu savu kolēģi, un mēs saucām sarunām fizioterapeitus un osteopātus. Un visu laiku uzdevām jautājumus, tāpēc, ka bija interesanti. Un cik viņi spēja atbildēt, tik tas viss šuvās kopā. Jā. Tālāk. Ļoti daudz atbildes bija osteopātijā. Osteopātija ir vienkārši, mīlu es viņu. Es nestrādāju osteopātiskām tehnikām, bet tur nāca viss tas, kas izauga, kaut gan vispār divas dažādas tehnikas, bet viss nāca tās zināšanas un izpratni no turienes, bet tas, neiet tā vienkārši kopā. Pēc tam tie cilvēki, kuriem bija slinkumiņš taisīt to sejas fitnesu, paši apgūlās uz kušetes. Un man vairs nekas cits neatlika, kā sākt. Kā sākt eksperimentēt ar to iegūto teoriju, ko tev iedeva dažādi speciālisti. Jā, kur es izpratni, kas tu tur un viss, un tālāk, tu jau es jau arī, kad tās meitenes nāk mācīties to masāžu, ja, es jau saku, jūs aizmirstiet visu, kā jūs līdz šim esat mācījušās savās skolās, kur jūs kosmetoloģijas vai fiziomasija, vienalga, jo tur cilvēki mācā dzejolīti skaitīt. Saproti? Es tevi ļoti labi saprotu. Tagad, un tad tas ir tas pats arī ar cilvēka dizainu. Ļoti daudz pasniedzēji vienkārši tā kā atstāsta, atreferē, kas tur balss centrs, nebalss. Viņai galvenais uzdevums, kā uzzināt, kā iet rociņa un ko dara nākamā rociņa, kāda būs nākamā kustība. Tas ir viss, par ko viņi domā. Es saku, tagad visu to aizmirstam, jo šis nestrādā, jo strādās tikai tad, ja tu izdomāsi, ko un kāpēc un ko tu gribi izdarīt. Un tev pat nav jāmāk masēt. Ja tev ir skaidrs cēlonis, tu redzi sakarības, tu saproti, kas tur notiek, kas tam ir par iemeslu, tev rociņas jau pašas ies un pašas visu darīs. Es saku, ar manu masāžu uz šitiem te masāžas spā konkursiem piedalīties nevar. Tur nav roku horeogrāfijas, kā smuki izskatīties un dancot apkārt klientam. Visu tu tāpēc viņi saku modelējošā. Visu tu tagad taisi no plastelīna bet ja tu nezinās, ko tu gribi izdarīt, tu neko nevar izdarīt. Tev ir jāsaprot to, kāda ir tam cilvēkam šobrīd problēma, un tad tu tieši tajā problēmā tā kā baksti, nevis tur tev jāsaprot, bet tā problēma jau nav tur. Viņa izskatās, ka viņa ir tur, bet viņa jau ir tur. Jā. Un aptuveni saprotot to dziļumu problēmas, tev arī rokas ies tajā pašai tajā dziļu. Cik dziļi? No sākuma uzstāt mērķi, noskaidro, ko tu gribi izdarīt, tā roka pati paņems tik dziļi, cik vajag. Tu runā it kā par fizisko tādu kustību un to masāžu, un es, tā kā mēģinu sapīt, jo, kā es esmu 1-3 arī, kā es dodu vai konsultācijas, vai pasniedzu, un ir tā, ka atnāk arī cilvēks uz konsultāciju, viņš saka, man ir tur problēma darbā, piemēram, Un es tur kaut kāds pāris jautājumus, un es jau saprotu, ka problēma nav darbā, problēma ir tur vai ģimenē, vai viņā enerģija, ko viņš nepareizi lieto. Tur pavisam citur, tā problēma ir citur pavisam, Un tad ir tā, ka tu atkal nevis tur standartā mauc, tur tas, bet tu sāc tā kā stāstīt no tā gala, ko tu esi tur paķēris, Un dažkārt tu varbūt kaut kādu informāciju nepastāsti, bet tu vienkārši izvelc ārā to visu. Jā. Cik interesanti. Un tad viņi apgūlās uz tās kušetes, un man nekas neatlika, kā sākt to savu, kā tu sauc to par eksperimenta ceļu. Un visu, un tā tas eksperimenta kārtībā arī nāca. Es esmu ļoti priecīga, man ir tā kā diplomiņu, tur spā meistars un skaistumkošanas speciālists kosmetoloģijā, medicīnas koledžā es izgāju, bet tas viss bija tikai, lai vienkārši uzliktu, lai vāciņu, Tādas lietas nekur nemāca. Tādas lietas skolā nemāca. Tas ir tikai tad, kad tev ļoti interesē un tu pats tam visam rocies cauri un ņemot no viskaut kurienes, klausoties, skatoties, liekot kopā, velkot ķēdītes un visu, un tad tu to produktu vari dabūt. Tas pilnīgi kā vienkārši ārvēs, cik vienkārši tā 1-3 būtība, ka tu sāc runāt, un ja tu dzīvo tajā es vienkārši pilnīgi tā kā es arī klausos, visur kāds kaut ko pasaka. Es, ko es pēdējā laikā daru, es saku, skatīties tādus šovus,
attiecību, kur tā kā love is blind, piemēram, tur, kur cilvēki runājās un neredzot viens otru, pēc tam viņi tur satiekās, ja, tad tur kaut kāds tur seriāls, kaut kāds zemol. Un nevis tāpēc, ka man tas, es skatos vienkārši un pētu tās reakcijas, kā viņš runā, kā viņš kustās, kā tā mīmika, jā, vai viņš melo, vai viņš nemelo, vai viņš pats zina, ka viņš melo, ka viņš vispār pats apzinās, ka viņš tā patiesībā nedomā. Es tā varu pateikt no savas tā pieredzes, teiksim, dažreiz viņas atnāk uz kursiem, viņas bet es dzirdu, ka viņas uz kādiem kursiem man vēl aiziet. Es nošauties gribās. Tu pat šito neesi atstrādājusi, ka tu jau meklē nākamos kursus. Tas ir pilnīgi jau skaidrs, ka tev nebūs, ne šitie tev būs, ne nākamie. Ja? Tu nevien, ja? Varbūt ir arī tādi cilvēki tipi, kuri visu laiku staigā un kaut ko mācās, bet man drīzāk liekas, ka viņiem ir problēmas ar pašapziņu vai kaut kāda nepārliecinātība eksistē tajā, ka viņiem visu laiku vajag kaut ko, nevis tāpēc, ka vajag kaut ko jaunu, bet tāpēc, ka viņi kaut ko nedabūna. Bet es zinu, ka viņi nedabūna, tāpēc, ka viņi neatstrādā esošo. Es zinu, arī tas ir pats, arī cilvēks var nopirkt kursu un neiziet viņu, jā, līdz galam. Jā, jautājums, viņš to kursu kāpēc ir nopirks? Tāpēc, ka visi draugi apkārt ir nopirkuši, viņš viņu nopērk, jā? Tāpēc, ka visi pelna tagad naudu, jā, un tas ir ļoti moderni, jā, taisīt tur, nezinu, sējas masāžas, jā, un tāpēc es arī iešu, jā, nevis tur klausoties sevi, savu ķermeni, jā, vai arī tāpat laikā tas varētu būt arī saistīts ar to, ka vienkārši, tas ir interesanti, aiz iedvesmas atskriet, jā, un tad ir rodās daudziem cilvēkiem, tā kā, man arī ir studenti, kuri neiziet to kursu līdz galam. Labi, viena lieta vēl neiziet, viņi vēl skrien uz nākamo. Jā. Pie citas un tur. Un tad viņi mēģina sagrābstīties to informāciju, un kopējās bildes nav tas kodols, nav tas pamats tā ielikts iekšā, ar kuru tu vari vienkārši visu savu dzīvi mainīt. Tagad tev ir tūkstošiem kaut kādu nesaprotamu detaļu. Man dažreiz atnāk uz konsultāciju. Es tur dzirdēju kaut kādu tur un nosauc lietu cilvēka dizaina sistēmā. Es domāju, kāpēc tu to vispār lasīji? Jā, kur tu vispār brīdi, ka tu vēl neesi līdz, Jā, tev arī tā dažreiz, kāpēc tas bija jāinteresēs, ka tu nezini šo? Nē, jā, man dažreiz uzjautā tādas jautājumas, kur pilnīgi skaidrs, ka es jau to visu tā kā pastāstīju, bet tur tā kā kaut ko ieraudzīju no citas puses, vai tad nedzirdēju, tāpēc ir, jā, pie kā mēs tur palikām, pie tā, kā es tur eksperimentēju. Jā, ka tu sāki eksperimentēt. Tad es sāku eksperimentēt un beigās tā aizeksperimentējos tos visus pār 10 gadus. Līdz kamēr es nonācu pie tā, ka viss. Tev ir sava schēma, tev ir savs tas autora metodikas, ja, kuras tu caur teoriju un caur šito te nepārtrauktu eksperimentēšanu. Ja tu man tā, es vienmēr tomēr bišķiņ tā piezemētāk sēdētu tā kresliņā un tā teikt, jā, bet tu man tik šausmīgi nāc virsū un saka, tev ir sava autora metodika. Jā. Kā pagaidā, kā to nosauc? Nē, viss, es saku, jā, tā ir. Labi. Un tu tā viņas nesauc? Es saucu, bet šausmīgi tā klusiņā. Man bišķiņ tā kā tā, mazliet tā kā, kaut kas man laikam bremzējās, jā. Jā, tāpēc, ka visiem ir stereotips, ka karaļi ir kaut kas augstprātīgs, jā. Jā, un tu pati zini, ka tu esi karaliene, jā, bet tu negribi to savu to būtību, jo... Ir cilvēki, kur bez pamata var mierīgi bliest tā, jā. Tā arī var būt, jā, tā arī var būt. Tā bieži vien. Vai ne? Jā, tā, ka tu vienkārši... Tiešām? Vai ne? Jā, tā arī. Bet... Es domāju, ka, es saku, tas ļoti daudz arī tajā bodygrafā īpašības tādas, kuras cilvēks, viņš gribētu no viņām attālināties, piemēram, tur īpašība egoists, jā, tev ir egoists, ne, tev nav egoists, jā. Nē, es neesmu egoists, tas ir ļoti... Kāpēc egoists ir slikti? Ja es kā egoists paņemu sev enerģiju un aizbraucu no ģimenes atpūsties uz 2 dienām, es atbraucot atpakaļ. Tas ir ļoti atbildīgi. Es atbildīgi, precīzi. Jā. Es iedodu tik daudz enerģijas saviem bērniem, savam vīram. Ja es tipa neesmu egoisti un neaizbraucu, ja, ko es daru nākošo nedēļu? Nesu visiem smadzenes. Jā, tieši tā. Bezatbildīgi rīkojies, bet pārējo visu veselīgo psihi bojājot. Jā. Jā. Un ir ļoti daudz tādas lietas, kur tāds cilvēks, nesauc mani par egoistu, nesauc mani par ambiciozu, nesaki, ka man ir svarīgs status, man viņš nav svarīgs, jā. Kaut gan iekšā tur ir, viss ir skaidrs, jā, ka tas ir svarīgs, jā.
Un tieši tas pats ar precīzi ar to karalieni. Jā, nu klausies, autora metodika. Ļoti interesanti. Bet pasaki man par to skolotāju. Tu saki, ka tu esi tā kā kautrējusies no tā, vai kāpēc? Nē, skolotāja? Jā. Nē, es tā kā negribu tagad, es nevaru tā apstāties uz skatuves, augšējā paša stāva tagad prožektoru gaismā un paziņot, to, es nezinu kāpēc. Man ir mana autora metodika, ja? Un es viņu esmu sasniegusi 15 gadu pieredzes laikā, un visiem tagad... Jā, un tu esi skolotāja un pasniedzēja šai metodikai. Un es esmu starp citu viena no labākajām skolotājiem, kādu jūs savā dzīvē esat satikuši. Un pieredzējošāka. Jā, saki. Saki un pieredzējošāka. Pēc kā tas izklausās. Un vēl, kad cilvēki iziet pie tevis profesionālo kursu, sāks pelnīt arī naudu. Viņi iegūs amatu rokās. Es nezinu, ka skatos uz tādiem cilvēkiem, ka šitādi dara, man vienkārši, tā kā višķiņi, kaut kā tas viss tā izstāstā. Zini, paliksim pie tā, kad es zinu, ko es daru. Jā. Es daru labi. Ir ļoti labi rezultāti, panākumi, atsauksmes, un es varu sasniegt rezultātus, un pēc maniem rezultātiem tad arī lūdzu skatamies. Es šito te... Un kaut kur jāuzraksta uz vizītkartes, vai ne? Es saprotu, darbi jau parāda. Vai ne? Jā, ja tu gribi, ņem, lūdzu. Bet, kā saka, no dziesmas vārdus neizmetīs. Bet klausies labi par to skolotāju, ja? Jo tu saki, ka tu sākusi pasniegt tikai tad, kad tu, tā kā make-upu, jā, meitenēm. Bet vai tu esi pirms tām neesi kaut ko pasniegusi, pirms make-upa arī? Jo es vienkārši skatos uz sevīm, jā, ar to 1-3 profilu. Man liekas, ka... Man bija pirmā pieredze, kur es tagad atceros, es strādāju kosmētikas firmā, kas izplatīja, sākot ar dekoratīvo kosmētikas maržām un kopjošo kosmētiku. Un man bija tā saucamā konsultanta amats. Jā. Bet es biju ļoti maziņa, ļoti nebija man nekā tur iekšā. Un vienkārši, kuras arī atkal kārtējo reizi tur nokļuvu netīšām, ja? Bet toreiz es vēl tā kā nemācēju mācīties pati. Kaut kas vai nu man neinteresē īsti. Vai nu arī neinteresē? Vai nu arī neinteresē, to es tagad nevaru pateikt, bet pirmā pieredze uz lekciju, kuras bija sagatavojusi, es ļoti labi atceros, es nezinu, kādas 4 A4 lapas, es to visu norunāju 3 minūtēs, un man vairs nebija ko teikt. Un tā, ka nebija ko teikt, tāpēc, ka nebija no kurienes ko teikt. Vēl neesi iemācīsies teorijā, apgūsi praktiku. Man nebija no kā runāt. Tās 4 lapas tā arī izslīdēja 3 teikumos, un to arī viss beidzās. Tā bija briesmīgākā pieredze un abnormāls kauns. Un es domāju, nekad mūžā es vairs neko tādu nedarīšu. Un šitais te nekad mūžā, kā 1-3 pasaka, tā viņš dabū. Tā viņš dabū, un viņš vienmēr dabū. Es tūlīt pateikšu kaut ko nekad mūžā, es uzreiz dabūšu. Man pat nav jāgaida ilgi. Un visu, precīzi. Jā, bet tā, ka tiešām uzreiz. Ja? Un viss, un tā kaut kādā pasniegšana aizgāja. Bet es domāju, ka tā mana priekšrocība varbūt ir arī tajā, ka es tā kā bišķiņu skatos savādāk, nekā citi standartā skatās. Es redzu, tu redzi to, es redzēšu savādāk. Un es arī to stāstu, ko es redzu. Un tad cilvēkam, kad pasakot priekšā, viņš tā kā ierauga arī no citu skatu punktu, tāpēc ir interesanti iegūt kaut ko no manis, jo es esmu pārliecinājusies par šiem gadiem, kad es redzu savādāk. Es mācījos medicīnas koledžā, tas starp citu bija pirms Covid laikā, es kā reiz Covid pirmā gadā arī pabeidzu, ja? Un, tā kā sanāca tā, ka es kursā esmu visvecākā, arī profesijā kaut kādā, bet ne kosmetoloģijā, bet, vienalga, man ir specialitāte, kas ir uzstrādājusies, un es no viņas tā ārā nekāpšu, tāpēc, ka viņi ir ļoti interesanti. Es tādā klasiskā kosmetoloģijā neiešu, viņi priekš manis ir pa garlaicīgi. Vienkārši, tur nav par ko. Un tagad ir lekcijas, pa tēmu kaut kādas. Un tagad man tur tās meitenes, cik viņas tur 10-15 gadus jaunākas pa mani. Kā viņas varēja izbesīties no manis? Tāpēc, ka es uzdevu jautājumus. Saproti? Bet es tev ne jau uzdevu jautājumus, tāpēc, ka es tēmā neklausos, vai es būtu kaut kādu putu un palaidi, ja? Jā. Es to, ko izstāstīju, es tā kā no otras puses paprasu. Kā no šitās puses? Viņai tad tas prāts nevelk uz to.
Viņai pateica mū, значит mū. Ja? Es esmu to arī piedzīvojis ar skolotājiem, jā. Jā, un es tā kā sāku uzdot jautājumus, un finālā es vienkārši pārtraucu to darīt. Nu, to, kas man būtu bijis interesanti uzzināt šo tēmu, tāpēc, ka es saprotu, ka es tās visas meitenes vienkārši kaitinu. Es domāju, labi, visi sievas sēdu klusē, un lai tas viss kā iet, tā iet. Jā, es ļoti tevi labi saprotu, jo tad, kad tu ar savu to rakšanas, to īpašību, satiec cilvēku, kurš nav ar šo rakšanas īpašību. Viņam reku ir rakstīts, kas tu nesaproti, reku rakstīts, saka, jā, ir rakstīts. Un viņš pats arī nav racējis, viņam ir kaut kādi citi, varbūt talanti un viss kaut kas. Jā, viņam pietiek ar to, kas tur ir rakstīts. Bet man, piemēram, man vīrs, tev vīrs ar kuru profilu, tad paskatīšos, viņš ir, tev vīrs tāds pašu profilu 62, viņš tev dažreiz nesaka, ka beidz mani prasīt visu laiku, beidz mani rakt, jo man arī 62. Piesieties. Jā, nu, ka piesieties arī, bet 62, kaut ko viņš, piemēram, nezinu, izdara, ja, un es tā, kaut kur bija tā, nu kā tur bija tā, piemēram, rodas sacensības mašīnā, kāds tur vēl bija mašīnas, nu tur tās un tās, pagriezienos viņam tā nedara. Nu, tā kā, es nevis par to, lai tur saprastu, ko viņš precīzi dara, bet es visur mēģinu, uzdot jautājumus, jo man no visām pusēm ir interesanti. Tāpēc, ka tu esi psiholoģiskajā tēmā. Ja es esmu psiholoģiskajā tēmā. Jā, saprot, tā nav mana tēma. Nu, labi, tu viņam grumbiņas neskati dažreiz, kas jauns parāda. Jā, to es skatos, bet es jau viņam to nesaku visu laiku skaļi. Jo es diezgan maz, mēs mājās maz runājam, tāpēc, ka es esmu runātāja. Tas tā, tur tajā Instagramā runātāji tā, ka man nevar aiztaisīties, ja? Un skolā, pieņemsim, nevar apstāt, uzdod kaut kādus, tie pat nebija provocējoši jautājumi, tie bija jautājumi par tēmu, kas pavērtu šo tēmu plašāk un dziļāk. Jā. Un tev ir arī 6. vārti, kas ir vispār par dziļumu, par intimitāti, un par to, lai pat tu dažreiz nevis diskutē, lai kādam pateiktu kaut ko sliktu, ka viņš ir slikts vai tur nezinoši, bet tu dažreiz diskutē, ej pret cilvēka tā kā viedokli, bet ar domu, ka tu gribi vēl dziļāk ierakņāties. Jā, nevis tā kā pret, bet tā kā, lai dabūtu ārā vēl, to dziļumu dabūt. Tāpēc, ka nav tā, ka ir tikai un vienīgi tā. Tas vienkārši nav iespējams. Tā nav. Redz, ja es būtu ieinteresēta psiholoģiskās tēmās, tā kā tu, iespējams, tā kā man vīrs nāk mājās pēc darba, viņam ir dīvāna salons, es noteikti viņu pratinātu pa visiem tiem klientiem, kādi viņi ir, kāpēc viņi nevarēja izvēlēties starp zilo un pelēko krāsu, un kas viņi bija pa tipu, un parāda man čutne dzimšanas datumu. Jā. Pareizi, tev mazliet savādāk, ka tā man tā nozare. Novirze savā. Jā, man tā novirze cita. Tāpēc es nevienu tādā ziņā nepratīju. Nu jā, un citiem cilvēkiem tas var likties pārāk dažreiz kaitinoši, ko tu tur gribi rakt, nu kas tev nav skaidrs. Jā, kas tev nav skaidrs? Nu, man viss ir skaidrs, bet es zinu, kad ir vēl. Jā. Man par šo skolotājas titulu, kad es sāku pasniegt cilvēku dizainu, es domāju, kāpēc viņi man sauc par skolotāju? Mūsu pasniedzēja ir atnākusies tam. Nu, tev arī, vai ne? Tā ir jocīga sajūta, ka tev saka pasniedzēja, skolotāja. Tev liekas, es vēl kaut kāda karaliene. Kā tas izklausās? Es tev patikšu tā, ka es jau varu pateikt skolotāju un pasniedzēju, tāpēc, ka pirmkārt, es vādu tur bezmaksas webinārus daudz, un tajā bezmaksas webinārā tev ir jāpasaka, kas tu esi, tev jāpasaka, tur mani sauc tā un kas es esmu, tā kā man ir ja tev būs katru tur ik pēc 2 mēnešiem jāpasaka, kas tu esi, tad tev būs jau tas skriptiņš par tevi uzrakstīts, varbūt tu tur neierakstīsi karaliene, Es arī tur nerakstu, es esmu ambicioza skolotāja, es tā nerunāju, Es runāju tā, es esmu skolotāja. Tā kā šo te klausīsies tikai tie, kam interesē vai sāk ieinteresēt cilvēku dizains, es domāju, ka viņi ir normāli zinot, kas mēs te esam, kaut kādi tie tipi. 6%, viņa neatteiksies no mums, Jā, viņa no mums 14%. Tev ir 8%, bet profils ir 14%. Jā, bet manējie tipi ir 8%. 8%, tad viņi neatteiksies, sapratīs, Jā, un tavējais kanāls, viņš var būt tas karalienes aktivācija, viņa var būt ne tikai manifestoram, viņa var būt arī manifestējošam ģeneratoram, Līdz ar to arī daži manifestējoši ģeneratori sapratīs, Dievs, man arī tieši tāpat kā Ievai. Nu jā, tas ir vienkārši, tas ir, piemēram, iestrādāts, es esmu vienkārši pieradusi, YouTube katru nedēļu tu raksti, labdarīt, tur esmu tas, un tu vienkārši jau esi pieradusi, ka pēc sākumā, man grūti, to pateikt un ierakstīt uz kameru, kas es esmu, tas bija drausmīgi. Es saprotu, kāds
vienkārši jā, bet citi cilvēki sapņo par to, viņi pat ne tuvu nav tie, bet viņi, man liekas, trenējās pie spoguļa jau mājās un saka, ka viņi ir olimpiskie čempioni. Tas arī, es nezinu. Jā, bet tad, kad mēs ejam kaut kādu ne savu būtību, jā, tad beigās, jā, nu tur ir tā, ka, bet tu vienmēr, zini kā, es saku, vienmēr var just, kad cilvēks runā ne no sevis. Nu, es nesaku, kad piefiksies, ka tu skaties dažreiz, kaut to pašu Instagramu, jā, tu skaties un tā, nu, ok, stāsti, jā, bet es tev neticu, jā, nu, tā kā. Nu, jā, jā es jau vispār reti kam ticu. Nu, un ne jau, un dažkārt man, piemēram, es skatos tā, un gribās jau pateikt, nu, nē, nu, taču visi tic tam, jā, es nepareizi jūtu, es dažreiz sev mēģinu apšaubīt, ka es nepareizi jūtu, bet es, nu, mācu sevi pateikt, nē, nu, uzticies savām sajūtām. Nu, tas, ko runā citi, jā. Nu, tad pie kā tu esi nonākusi? Kad tu skaties un saproti, ka, nu, nav tur ne dziļuma, nekas, nu, bet visiem patīk. Jā. Visi stāvā sajūsmā. Tas ir viss, tā ir, es katru dienu šito... Es bieži daru tā, ka es eksperimentēju, tāpēc, ka es, nu, piemēram, es varu dzīvē šo to apskatīties ne tikai Instagramā, jā, aiziet, tāpēc es dažreiz speciāli pērku un eju skatīties, jā, tur klātienē, jā, un tad es mēģinu tā kā saprast, vai tas, ko jūtu caur Instagramu, vai es tieši to pašu jūtu dzīvē, vai dzīvē es jūtu savādāk, jā, nu, jo tā kā es tajā psiholoģijas nozarē, jā, nu, kā psihologi tikai nesāk kaut kur runāt, jā. Tajā nozarē, jā, cilvēku pētīšanas, tad es tā, jā, un tad, nu, visbiežāk es palieku pie sava, jā, pie tās savas pirmās sajūtas, ko man ķermenis ir, nu, tā kā ir iedevis, jā, bet es mēdzu ļoti attaisnot cilvēkus, es redzu, piemēram, ok, nu, te gan ir malets, nu, te gan ir forši, jā, nu, tā kā viss te ir forši, nu, šeit varbūt ir viltusēs, varbūt, nu, galvenais piestrādāt pie tā, ja gribēs kādreiz, jā, to visu var izlabot, jā, nu, tā kā es kaut kā dažreiz mēģinu tā, nu, ieraudzīt, nu, to kaut kādu labāko, jā, bet, nu, es ļoti labi saprotu, par ko es arī cenšos vienmēr ieraudzīt labāko, un man liekas, ka man ir vēl viena laba īpašība, ja, kad es varu klausīties. Pat tad, kad es kādam saku, paklausies šito tak nevar klausīties, es šitāds cilvēks nevar klausīties. Es redzu to visu, ko man pateica priekšā, ka tur kaut kas ne tā, ne tas, bet es dzirdu kaut ko. Man ir kaut kāds filtrs, es dzirdu to, kas man ir jādzird. Es nekad nepaņemšu visu, tā pilnīgi zini kā, tā, ka viss, un tu esi vienīgā patiesība, ja? Nē, nu, pirmkārt, tāds nav. Es viņu varu sagrābt, varbūt kaut kādu par iedvesmu, tu droši vien gribēsi kaut ko, ja? Es varu dzirdēt iedvesmu kaut kur pat tur, kur nerunā par pilnīgi kaut ko citu. Es noķeršu, mēs aiziesim, mēs runājām par kaut ko tādu, es beigās izdomāšu, ka man iedvesma bija vispār kaut kur citur, ja? Vai tā? Jā, es gribēju pateikt, ka es varu klausīties un dzirdēt to, ko man vajag paņemt tajā brīdī, neskatoties uz to, ka citi pat ir spējīgi, nu, tā kā, nu, šito taču nevar klausīties. Jā, un, zini, es nezinu... Tā kā tu par tiem seriāliem tu teici. Jā. Nu... Ja, stulbi seriāli, kas viņus skatās? Nu, neviens dari skatās. Kāpēc viņi skatās? Tāpēc, ka viņi tur ierauga kaut ko tādu, ko viņi nevar dabūt nekur citur, jā? Es galvenais, kā, liekas, ārpēc Netflix gultā sēdi, jā, kaut ko skaties, bet es nevaru atrauties nevis tāpēc, ka tur ir kaut kāds baigais sižets, jā, bet tur ir tās kustības, mikro, jā. Jā, un tu no tā, es atkal to pārvelku uz to, ko es redzu blakus klientos, jā, un tad tev saklikšanās kaut kādi tu joprojām visdrīzāk pērc kaut kādus citu pašmasāžu. Jā, es sapratu, ko man grib pajautāt. Man tagad atliek tikai paskatīties kaut kādus fragmentus, kas man slīd pa lenti garām. Jā. Ja? Un es varu dabūt, pat ne par to, es varu dabūt pati sevi iekšā kaut kādu absolūti, disertācijas cienīgu atklāsmi par to, ko es tur ieraudzīju. Jo es spēju ieraudzīt visu laiku kaut ko jaunu. Priekš sevis, pat ja tur parāda kaut ko citu. Tos kursus es nopērku reizi gadā, ko tu man saki, un tie nav tie profesionālie kursi, bet tie ir tie, kas ir tiem cilvēkiem parastajiem. Savu profesionalitāti es ceļu absolūti šādus te, es vienmēr teikusi, kāpēc tu mani kopē?
Vai es tevi kopēju, es varēšu tagad tev pretī pēc tam izstāstīšu to, nu. Es vienmēr neesmu līdz galam sapratusi, ka tās meitenes, viņi saka, vajag vēlreiz iziet šito kursu, vēl, es saku, es jums visu iemācīju. Tagad tikai dari, paskaties, ko vēl kāds dara, tev nav jāiet pie viņa mācīties, es jau no sava aspekta skatu, tev atliks tikai šitā paskatīties, un tu jau sapratīsi, ka tu vari vēl kaut ko pielikt klāt. Nu, vismaz man tā notiek. Nu, izrādās, visiem tā nenotiek. Nu, labi. Jā, tos kursus es nopērku, lai pārbaudītu. Tu man atvainojas ar augstprātīgi teikšu, vai es esmu vēl tik laba, vai es esmu laba, vai es esmu līmenī, un vai vēl esi labāka? Jā, es tā vēl nepateicu. Vienkārši tā kā... Es to vēl nepateicu, jā. Man arī par šo nav patīkami runāt. Jā. Bet man katru reizi ir tāds ļoti liela, es nopērku, protams, es apskatu, tas ir kā citi strādā ar klientu online, kad māca tās sejas, pašmasāžas vai tās vingrošanas, visas manas tēmas, tur tās specifiskās un vēl kaut ko, un es nopērku to visu par 3 reizes lielāku naudu, nekā es sevi pārdodu, un katru reizi vēl nav bijis tā, ka es pateiktu, ka Dieva saņemies. Tāpēc konkurences nepastāv. Es piekrītu tev, jā. Jā, konkurence nepastāv. Cilvēki pievalkās pie otra cilvēka pēc kaut kādiem saviem citiem, tā kā skatījumiem. Es varu būt pat labākā, bet pie manis neatnāks, tāpēc, ka viņiem patiks kaut kas cits citā cilvēkā, ja? Tas arī fakts. Līdz ar to pret to izturēties vispār, tādā ziņā vajag vienkārši brīvi. Tev ir vienkārši jābūt labākajam tajā, kurā tu esi. Kur tu esi, tieši tā. Jo par to mēs vienkārši varam visiem nepatikt, ka tāpat kā mums visi cilvēki nepatīk. Jā, man taču arī... Jā, un vienkārši tā kā, arī mēs varam nepatikt līdz ar to, vai arī zini, kas vēl ir, ko es esmu piefiksējusi. Pie manis cilvēki gadiem, pat kad es vēl nebiju cilvēka dizaina sistēma, es biju coachingā, jā. Es esmu piefiksējusi kaut kādu tādu interesantu tendenci, ka pie manis nāk cilvēki, kuriem viss ir ļoti labi, bet viņi grib vēl labāk. Man nekad nav bijis kaut kādas cilvēki, klienti, kuri ir kaut kādās lielās depresijās, kaut kādās ļoti tādās nelaimīgās attiecībās, vardarbībā vai vēl kaut kas. Nekad man nav bijuši tādi smagie klienti, ja? Bet visi vienmēr ir tās, man ir plus mīnus, viss ir labi, jūtos labi, bet nesaprotu, kur izšaut. Jā. Un sanāk, bet ir taču klienti, kuri šobrīd ir cilvēki, kuriem šobrīd ir ļoti slikti, bet viņi pie manis nenāk. Attiecīgi viņi meklē citu speciālistu ar citu enerģētiku, ar citu bodygrāfu, jā, kurš izvēlk viņus no totālām krīzēm kaut kādā savādākā veidā, jā. Līdz ar to, protams, ka viņi nav manējie. Jā, mēs nevaram paņemt svešos. Un pat ja tas manējais aizies pie tevis, viņš tāpat atnāks atpakaļ. Tieši tā. Tas bija vienkārši viņa eksperiments. Jā, tieši tā, precīzi. Un man tagad bija bezmaksas webinārs, un viena tur komentētāja uzrakstīja, Darija izskatījās tur tā kā otrajā apģērbā tu izskatījies tā kā tu, a otrajā apģērbā tā kā neizskatījies tā kā tu, un bija tāda nesaprotama enerģētika no tevis, jā. Un es reāli paņēmu atbildēju vienkārši un publiski arī uz to jautājumu, ka pirmām kārtām var būt, jā, viņa izdomāja, ka man tas tērps varbūt nederēja. Saka, varbūt man tur mikrofons skrāpēja muguru, jā, to daļu, kad man bija, vai varbūt to vienkārši sabiedēja man zirneklis šeit, jā. Viņa nevarēja klausīties tēmu? Jā, viņai bija grūti klausīties tieši to daļu, kad es biju citā tērpā, jā. Es saku vienkārši, varbūt es neesmu tava skolotāja. Turpini meklēt, jā, citu, jā, jo, tā kā nevajag, tā kā tagad pieķerties pie visiem. Jā, bet ir cilvēki, daudz cilvēku tā dara, ka viņi nespēja paņemt to svarīgāko, bet sāk kasīties uz kaut kādiem sīkumiem, kas vispār nesvarīgi. Vai ne? Jā. Bet, redzi, kā arī, ja tu nevari koncentrēties uz konkrētu pasniedzē, ko tu, meklē citu, tieši tā, jā. Par tiem kursiem, ko es arī tev gribēju piebilst, ko es pērku, ja, ka es joprojām... Tu arī, ja, pērc? Joprojām, ja. Un man arī ir precīzi tāds, man ir kursi, kur es savu ekspertīzi padziļinu. Tā kā pavisam tur padziļinu. Jā, skaidrs, jā. Kur man tur ir vēl, ko es nezinu. Jā, man ir jāizlas vēl kaudzes grāmatas un vēl tur osteopātijā jānoskatās, nezinu, cik filmas. Jā, un ir arī pasniedzēji, kuri man var iedot to dziļo līmeni, bet es ļoti daudz pērku
tos pasniedzējus, kuri pasniedz pamatlīmeņus. Tādus, kurus es jau 101 reizi esmu novadījusi. Un es skaidrs, ka es to visu materiālu zinu, bet es zinu, ka tajā visā kursā, ko es pie viņiem noklausīšos, es vismaz varbūt pat viens insights būs pa visu kursu, bet viņš būs tāds... Visur būs. Pilnīgi tā kā viss trīcēs ķermenis dēļ tā viena teikuma, dēļ viena vārda. Tas ir cits aspekts, ko tagad pagriezi. Jā, es vienmēr visur varu kaut ko paņemt. Kaut vai noskaidrot to, ka tā nevajag darīt, kad ir jādara tā. Es vienmēr paņemšu no kaut kurienes. Un noskatot arī to, vai es tiešām savu perspektīvu kursos dodu pareizi, vai es tiešām neesmu attālinājusies no tās pamatsistēmas, vai viss man ir korekti. Vai es daru visu kvalitatīvi un korekti. Jā, vai es esmu kvalitatīva, interesanta un rezultatīva. Jā, un es visu laiku saņemu atbildi. Kad mēs beigsim tos kursus? Nekādi, jo mums ir vieninieks pētnieks. Pēdējo kursu es nopirku pagājušo gadu. Es šogad nopirku. Šogad neesmu pirkusi. Man bišķiņi žēl jau naudas ir, bet es domāju, ka es to izdarīšu. Man vajadzēs atkal kaut kādu apliecinājumu sev, vai ar mani viss ir kārtībā. Man liekas, ka tas ir priekš profila 1.3 never ending story. Vienkārši tas, jo tas vieninieks, tas ir pētnieks. Kā tu pēkšņi vari nostopēt savu pētnieku un pārstāt pētīt? Viņa tev, tas vieninieks, viņš visu mūžu tev būs līdz mūža beigām. Neko jau nevajag stopēt, vajag tikai pētīt. Vai ne? Jā. Ko tu vēl gribēji man pajautāt? Tā, es vēl gribēju pajautāt. Klausies, es zinu, kā visiem manifestoriem prasu par informēšanu. Tas ir mans lielākais. Neredz, ar to cilvēku dizainu... Vispār dusmas taču ir uzreiz kaut kas krunkas rodās, kad ir dusmas, ne? Kur dusmu krunka rodās? Krunkas viss kaut kā iemesli rodās. Arī tā, kad uzmet lūpu, tad arī rodās krunkas. Un tā, kad ņemā koķēkt emocijas, tad arī rodās krunkas. Un tā, kad cieši arī, tad rodās krunkas. Tas kurs par to cilvēku dizainu, tā kā tā psiholoģiskās šīs visas tēmas, tas nav mana sirdslieta, ne tuvu, ne. Un es galīgi tiešām ikdienā neko nemeklēju un nelasu nekādas grāmatas un nekādas atbildes par šo tēmu nemeklēju. Mans pauris, viss ir tikai un vienīgi tajā manā tēmā. Tur es visu laiku dzīvoju, tur es tā kā elpoju tajā ar to anatomiju. Visu laiku ar viņu, Es viņā visu laiku, šitā te visu laiku esmu, kamēr es tur kaut ko izdabūnu no sevis ārā. Tā kā šis te tavs, tas ir tavs. Bet man ļoti, neskatoties to, ka man es gribētu teikt, neinteresē. Jā, droši saki. Es neuzmetīšu lūpu. Nē. Neinteresē. Es iegūtu tieši to, ko man vajadzēja iegūt, kas man palīdzēja tiešām brīvāk. Jo, starp citu, vīrs šodien no rīta, es saku, es iešu pie Dāris. Kam tev to vajag? Bet es domāju, ka man tiešām tagad vajadzēs saspringt un sakt, izdomāt, kam man to vajag. Un viņš uzreiz uzdeva man nākamo jautājumu. Viņš teica, kas tev no tā cilvēka dizaina palika pēc tam vieglāk dzīvot? Un es viņam saku, jā! Viņš jau nemaz nepadomāja par to, ka palika vieglāk dzīvot arī viņam. Viņš to nezina. Viņš neapzinās. Kaut gan es viņam esmu teikusi to. Kaut vai par to pašu, par tām gulēt iešanām. Es varu aiziet gulēt 7, 8, 9. Viņš nevar aiziet gulēt vakarā. Un sākās konflikti. Tur ir tāda enerģija. Un tad, kad man tā kā aizmirstās tas viss, es vienmēr atceros šo tēmu, kad mums nesakrīt tie ritmi. Protams, es viņam dzīvoju līdzi vairāk, nekā viņš mēģināja man padzīvot līdzi. Viss tas beidzās ar to, ka viņš aizsūtīja man kāpostos un teica, ka tas nav iespējams. Es nevaru iet ar tevi gulēt, tā kā tu gribi 10 vakarā. Tāpēc, kad viņš pēc tam vārtās pa gultu, nevar aizmigt. Tas ir vienkārši ar viņa dizainu, tur vienkārši jākapā. Jā, viņš nevar aizmigt. Es jau sen esmu aizmigusi, viņš tur mocās. Viņš tā pamocījās pāris nakts un teica, nē, tāpēc, ka mums sākās kaut kāda tur rīvēšanās par to, ka cikos iesim gulēt. Es gribu, viņš nē. Bet tas jau, tāpēc es teicu, ka arī viņam palika vieglāk dzīvot, ka es sāku saprast visus šitos te cilvēkus, saproti? Un tu kā manifestors, ja tu viņam sāki nāc, viņš jau nabaks ģenerators nevar pretoties. Jā, zin kādā tonī, es saku, jāiet gulēt. Karalienes tonī. Karalieni tonī. Un tur sākās. Tev ir tikai tāda balss ir. Tur tā ķēza, vai ne? Jā, tā arī ir vesela ķēza, tāpēc es atceros, kā tu teici vienā no lekcijām, kad tiem manējiem tipiem vajag maziem bērniem mācīt pieklājību no bērnības, ja?
Jo es jau, ka pateikšu, es vienkārši pateikšu, bet saprot, tu pateiktu, tas tā neizklausītos. No manas mutes, tas mums būs viens teikums. Man neviens nepievērsīs uzmanību, man pat nedzirdēs, pat ja es pateikšu rupji, jā, man tā, ko tur dari tā mulda? Es pateikšu, tas būs viss. Jā. Tas būs viss, tas ir viss, saprot? Un es pat zinu ietekme. To. Manifestors un ietekme. negribot. Mēs, pieņemsim, sēžam ģimenē pie galda un ēdam. Bija daudz cilvēku. Un es jau zinot to, ka man varētu, kāda es jau esmu noliekusies pie tā, es jau viss, manis krēslā, nav, es jau krots noņemt, es negribu. Nevis noņemt, tu nevari kroni, tu vari apsekt viņu. Un es jau esmu, acis es jau esmu noslēpusi, lai man neviens nenoķertu acu kontaktu un kaut ko nepajautātu par kaut ko, ja? Un tagad saproti, pajautā, kā garšo, piemēram. Un es negribu, tāpēc, ka es mazums, kā es pateikšu, es zinu, kā es runāju, jo cilvēks ir sensitīvāks un jūtīgāks, pat ja es tā nebiju domājis, tā īsti mani sāp pārpratīs 100 punkti, ja? Bet es jau esmu noslēpusies, un nevienam neprasa, prasa man. Tāpēc, ka tu saki, ka nekad nevajag man prasīt, jā? Un es esmu noslēpusi acis, man nav pamata ar mani vispār runāt. Un prasa man, kā lai paslēpjās. Un apkārt visi pārējie šitie visi, šie tik sēž un skatās tagad. Paslēpj. Ko viņi teiks? Vienkārši tas ir tāds nonsens, jā, enerģija. Jauda tāda, kā mēs jau raidam nevis ar acīm, nevis ar ķermeni, bet ar enerģiju, kas nāk no mums. Tu sēdi, iedomājies vienkārši, tu tā kā ietekmē, vienkārši ar savu auru visi jau ir ietekmēti. Tu mēģini ķipa noslēpties, ja tā kā rociņām tādām, jā, bet tu vienkārši spīd viss tāda tur apkārt, jā, tāds bet tas nemaz nav tā, ka spīd baigi vienmēr forši, jā. Tu pateici, ka kad ienāk telpā, saspringst visi. Protams. Jā, bet, man to vajag. Es negribu, bet es jūtu, ka no manis īsāk sakot, par to cilvēku dizainu, par ko man vīrs uzdeva to jautājumu, tas tev palīdzēja dzīvot? Jā, tas palīdzēja dzīvot man, tāpēc, kad es sāku pirmkārtām sapratu, kāpēc cilvēku uz mani tā reaģē. Un pārstāju šokēties no viņiem visiem, kāpēc tieši uz mani ir tāda reakcija, ja? Esi kaut ko sākusi darīt, lai viņi uz tevi tā nereaģē? Informēt. Jā, to es zinu. Jā. Es vēl, man vajag paeksperimentēt, jā, bet pa šo pusotru gadu man ir daudz labāka dzīve un viņiem apkārt arī. Pat tas, ko es tev saku, tādas parastas lietas, bet tā ir man tā ikdiena. Jā, tas ir tas pamats, tāpēc, ka es saprotu, mēs vienmēr runājam, ka pamatā jābūt izpildītai stratēģija, viņa tevi informēt un autoritātei, klausīties pareizi, kā pieņemt lēmumu savu ķermeni, jā. Bet pamatā, lai tu nedabūtu dusmas kā manifestors, tev ir jāinformē. Un ja tu kaut vai to sāc korekti un pareizi ievies savā dzīvē, tev viss mainīsies. Tev neviens nespiedīs uz tavu balto sakni un neliks tev steigties, jā. Tev neviens tur nesāks tevi emocionāli triggerēt, neviens tev neliks strādāt, kā ģeneratoram, jā. Tev ļoti daudz lietas vienkārši pašas pa sevi atkritīs. Jā, tā informēšana, tas bija primitīvā līmenī ļoti interesanti, jā. Tā bija tāda cīņa. No serijas, jā, vai tiešām es ko domāju? Vai tiešām tas nav pats par sevi skaidrs? Kāpēc man par to ir jārunā? Kāpēc man tas ir jāstāst? Kāpēc man tagad ir jāstāst visiem elementāras lietas? Ir pulkstens diena. Es strādāju mājās. Kāpēc jūs esat iedomājušies, ka jūs tagad varat mani raustīt pa labi, pa kreisi? Vai tad nav skaidrs, ja es strādāju mājās un ir pulkstens diena, kad manis nav? Nē. Un tu zini, viņiem vēl vajadzēja laiku, kamēr viņi man tā kā pieņēma to faktu, kad man vajadzēja vēl izcīnīties vēl par to. Un tad es sāku viņus informēt. Tad tagad saka, jā, labi, mēs tā. Tā ir tad, kad tu pārinformē uzreiz tāds, jā, pirms tam, kas bija? Nē, pagaid. Es arī iepriekšējā to raidījumā pastāstīju, bet vēlreiz arī ar tevi, jā. Man vīrs ir manifestors, tu zini, jā. Un viņš man saka, ka es būšu 7 mājās. Bet viņa nav 7. Es saprotu, ka drīzāk viņš tur kaut kur varbūt kaut kāds sastrēgums, iebrauc pārtikas veikalā, jā. Es to saprotu ar prātu. Ar prātu es tevi saprotu, ka tu strādā. Ar prātu es saprotu, ka viņš var nokavēt. Jā, un ja viņš būtu ģenerators, mans vīrs, jā, mēs pat neparādītos tāda doma, jā, vispār domāt, ka viņš kavē. Bet
es ar prātu tā Darija nomierinies, viņš vienkārši sastrēguma. Darija nomierinies. Es sev to mēģinu galvai pateikt, jo es jau saprotu, ka viņš ir manifests, un vienkārši aizmirst painformēt, ka viņš kavēsies. Bet te ķermenī sāk celties tāda tornādo, tāds maziņš. Un es neko... Par ko? Es dusmīga. Par ko? Kāpēc vispār tu kavē un vispār man neviens zvans nav? Kas vienkārši, man vienalga kavē, bet painformē, ka tu būsi tur pēc 10 minūtes, pēc 15, pēc 20, jā. Un es saprotu, Darija nomierinies. Viņš kavē tikai 10 minūtes, jā. Vienkārši nomierina savu tornādo, jā. Un viņš tur ceļās tāds. Ceļās, un es viņu vēroju, un es viņu nevaru tur ar elpošanu, ar kaut kādu meditāciju. Bet kāpēc vispār man tas būtu jādara, jā? Sēdēt tagad, bet es vienkārši, un es ar prātu saku, nomierinies, viss ir kārtībā, viņš tūlīt atbrauks, viss būs labi, viņš ir ceļās, un ja viņš, kamēr man tas tornādo līdz šejienai nav aizgājis, ja viņš man nav uzrakstījis, kāpēc viņš kavē, jā, tad ir tā kā. Pēter, kur tu esi? Viņš tā, Darija, es sastrēgumā, tu būsi pēc minūtes jau mājās, jā. Bet tu taču māki taču uzvesties. Tu taču ar savu cilvēku dizainu māki uzvesties, jau ne? Tu saproti, cilvēka dizains jau nav par teoriju, viņš ir par to praksi un par eksperimentu, un galvenais, viņš ir par ķermeni. Un es varu zināt teoriju ļoti labi. Un es to saku, es ar teoriju sev mēģinu iestāstīt, nedusmojies. Bet es ar ķermeni neko nevaru izdarīt. Viņš vienkārši tā uzvedās. Tāpēc, ka manifestors vienkārši neinformē. Es gribu nedusmoties, bet viņš tur ceļās. Jā, un manifestoram ļoti grūti ir painformēt, tāpēc, ka taču skaidrs, taču viss ir pats par sevi skaidrs. Tāpēc man, teiksim, ļoti grūti ir, man ļoti vajadzētu komandu, bet man pat slikta dūša paliek no tā fakta, ka man ir jāiedomājās, ka man kāds cilvēks ir jāatroda sevi strādāt kopā, tāpēc, ka es vispār nezinu, kā es... Un plus viņš vēl nedzird. Jā, un tavā gadījumā, kas ir ļoti interesanti, ja tu vāc to komandu, protams, tev var būt komanda, tev vispār ir... Parasti tādi cilvēki ar tādu kanālu, viņi ir tā kā paši sava biznesa īpašnieki un sava biznesa kontrolētāji. Ļoti bieži tā ir, jā. Bet tad, kad iet uz tādu jau plašāku attīstību, tur ir jārēķinās ar to, ka tev var būt vienkārši tiešām ļoti spēcīgs tāds daudz cilvēku biznes, jā, savējo, bet kam tev būs jāiziet cauri, jo tu esi pirmkārtām 1-3 kā skolotājs, karaliene, kurai ir jāapmāca, jā, tu nevari citu cilvēku vietā darīt, jā, un kamēr tu viņus apmāci, tev būs 101 reizi jāpasaka vienu un to pašu teikumu, kas viņiem ir jāizdara, un tev jābūt ļoti lielai pacietībai, jā, lai šim te procesam iziet saki, cauri. Man jau vairs negribās, jā, man jau ir slikti no šitā visa, tāpēc es nekur netieku, tā kā man ir ļoti liela plāni. Bet es uz priekšu nevaru tikt, tāpēc, kad man vajag to cilvēku, bet kādam viņam ir jābūt, lai es traki nepaliktu, jā? Es pat nestādos priekšā. Pirmkārtām informēt, jā, to cilvēku. Informēt, jā, ka es informēju, viņš tāpat nedzird. Jo viņam nav vilkme, jā? Tajā brīdī izdarīt to, ko es esmu pateikusi. Un iedomājies, tagad, tas ir sarežģīti priekš tādu cilvēku. Jā, tagad laiks ir jādara. Un tu man te tagad sēdi, tā, man nav mūdiņa, jā? Nē, tas nav par to. Vai arī tu man nekad neteiksi to, ka tev nav vilkme, bet tu neizdarīsi tā kā, ja? Zini kā, tev atkal ir problēma ar informēšanu, skaties. Tūlīt tev piemēru pateikšu. Atkal uz mani vīra, jā, piemēram, viņš man pasaka, Darija, novāc lūdzu traukus, jā, tūlītās tur, nezinu, man nepatīk, piemēram, tas ir vienkārši primitīvs piemērs. Novāc traukus, tā kā, novākšu no rīta, jā, kad pamodīšos, jā, bet, ja viņš sāk informēšanu no cita gala, kad Darija, to vajadzētu izdarīt, jo es vienkārši skatos uz to izlietni, es jūtos vienkārši pretīgi, slikti, jā, man pilnīgi rokas nolaižās, mums taču bija biļets jāpasūta tur uz, mēs lidojam slēpot. Cik enerģijas, šito te visu sākt garo stāstījumu, lai izdarītu vienu lietiņu, kas bija vienkārši jāizdara novāc traukus? Jā, iespējams, bet beigās kas ir labāk? Pateikt šo garo teikumu
vai beigās nepateikt, vienkārši pavēlēt man. Es, protams, to nedarīšu, jā. Nu, tā kā, what? Kāpēc dari pats, jā? Jā, mēs vēl sastrīdamies, jā. Beigās mēs sastrīdamies, viņam ir jānovāc tos traukus, tāpēc, ka es principiāli to vairs nedarīšu, jā. Un mums ir sačakarēts vakars, jā. Tā vietā, lai tu vienkārši divus teikumus pasaki. Tas ir tas, kas man jāmācās. Zinot ņemot vērā visu šito te stāstu par to, kad es zinu, kad ir laiks, kad vajag tagad, un turpretī, nezinu, kad izdarīs, tad man ir vēl jābūt tik pacietīgai un gudrai un viedai, lai es šito visu caur savu stāstījumu aizvirzītu uz turieni. Bet tev pat nevajag izdomāt, tev vienkārši jāparunā par to, kā tu jūties. Tas, man liekas... Kā es jūtos? Jā. Kā es jūtos? Kā tu jūties? Tu jūties sagurus, tev nav sagurus? Dusmīgi es tūlīt palikšu. Sagurus. Dusmīga tu paliksi. Jā, bet... kam interesē? Tas ir slikti. Nē. Tas nevienam neinteresē. Jo man ir, zin kā, tu gribi priekš manifestora, patiesībā priekš manifestora gribas izdarīt visu. Es varu būt sastriedējusies ar savu vīru vienkārši ārkārtīgi, ja? Bet ja viņš pēkšņi... Bet zini, kā ģimenes dzīvē, tas ir bišķiņ savādāk. Tad, kad sākās tās darba attiecības, tur ir vēl atkal savādāk viss. Tur ir visam jābūt ir bišķiņ vēl, nevis bišķiņ, bet stipri striktāk un korektāk. Ja? Tādā ziņā. Ja? Ģimenē tur tik galā ar tur visiem saviem dažādiem tipiem. Vīru kādreiz varētu parunāt, jo viņam ir, tur tie darbinieki diezgan daudz, jā. Viņš pārsvarā ar viņam e-mailos cenšas sarunāties. Jā, Kāpēc? Tāpēc, ka tu e-mailos vari precīzi nodefinēt, precīzi pateikt, jā, neko neizlaist, jā, tevi nepārprot. Jā, tas arī. Tā ir ļoti laba informēšana, man šķiet, jā, vismaz kaut kādā sākuma posmā. Jā, tur lasa kāds kārtīgi. Jā. Vai ne? Viss pēc kārtas. Jā, interesanti tavs tas skatījums un tā, ka tu redzi, ka tu vari iet uz to attīstību, bet ja tu tā saki, ka tu nekad nevari atrast darbinieku, gan jau viņš tās arī atradīsies, jā? Super. Ja tik forši, ka tu viņu esi pateikusi. Jā, es vienmēr saku, es nekad nevaru, nekad. Jā, tu ļoti daudz esi pateikusi. Es nekad neņemšu lielāku suni par to, kāds man bija, šitādu, kuru var pacelt. Tagad man ir šitāds suns, kuru nevar vispār pat pacelt. Man vajag pateikt tikai nekādu. Vai ne? Un tūlītās tev būs pilns ar darbiniekiem, kuri zina cilvēka dizainu, jā, un sapratīs, ka tev ir grūti informēt, un viņi pateiks, lūdzu painformē, man šis nav skaidrs, jā, vai es pareizi saprotu. Ar manifestoru arī forši darba attiecībās, piemēram, pārprasīt, vai es pareizi sapratu, ka tu gribi, lai es izdaru šitā un šitā, jā? Tas ir ļoti svarīgi, ja darbinieks strādā ar manifestoru, jā, vai partnerībā, jā, tad ir forši, ka tev pārprasa, es pareizi saprotu, ka tu tā gribi. Jā, tas ir tāds čeki tā uzlikt. Tā, jā, un, zin kā, mums jau laiks jau iet, un es vienkārši esmu tādā sajūsmā par šo mūsu interviju, un man liekas, ka es vēl gribētu ar tiem kaut kad laika. Izklausās, ka mēs nekad nevaram izrunāt līdz galam neko. Vai ne? Jā. Un es pilnīgi jūtu, ka man gribētos kaut kad varbūt vēl pēc kaut kāda laiciņa tevi uzaicināt un varbūt paklausīties, kā tad tu esi nodibinājusi komandu, jā. Bet man tev ir jautājums, kas vēl varbūt tā cilvēka dizains, ja, kurā varbūt tu neesi arī tā kā ar visu tā kā all in, jā, bet tomēr tu redzi, ka tas ir uzlabojis kaut kādas attiecības, varbūt teici ar vīru, bet varbūt ar bērniem. Es skatos, ka tev meita viena ir emocionāli atšķirībā no tevis. Tas ir uzlabojis attiecības man pašai ar sevi. Jā. Es saprotu, kāpēc es tā uzvedos. Kāpēc pret mani tā uzvedās, kāpēc mani tā uztver, kāpēc es tā reaģēju. Kāpēc tu vispār ietekmē citus tādā veidā? Kāpēc uz mani tā reaģēja, uz citiem tā nereaģēja. Es sapratu arī foršu lietu, kad, kā lai tu pareizi pasaka, kad atceries to bildi ar tiem delfīniem un to sunīti, to pudelīti, kas tur lec viņiem līdzi. Iedomājies tagad fotokartiņa, delfīna lec ārā no ūdens, jā, tā delfīna bars. Jā. Un pa vidu ir sunīts. Jā, kaut ko es tādu atceros. Jā. Tie delfīni ir tie, tagad man ātruma ģeneratori, ja? Jā, un es esmu tas sunīts, kas lec līdzi, ja? Un es saprotu, kāpēc es vienmēr pēc kaut kādām, kā viņi var man iegriezt. Es vienmēr eju visur, es tā kā negribu.
tā ka man tas es zinu, ka tā nav mana vide, ja, tas nav par mani, bet es, kad tu nokļūst starp viņiem, viņi man tā var iegriezt, tā ka viņi jau ir beiguši lekti, bet es vēl joprojām lecu, ja. Nu, tā kā, tu esi uz diseni, it kā tu biji saguris, jā, bet beigās tu 6 no rīta dejo uz letes. Jā, tieši precīzi, jā, aptuveni tā. Un tad mazliet tādas nianses kaut vai saprotot ar to, un beigās, kas viņi mierīgi iet nākamā dienā lekt, man ir kaut kāds morālās paģirs pat tad, ja es neesmu sadarījusi neko pat, ja neesmu sadarījusi. Jā. Un es mocos, un es domāju, kāpēc viņi tādi priecīgi, man galvenais, ka nav par ko pat, ja? Labi, kad ir par ko, bet kad nav par ko, arī ir tas pats, ja? Jā. Un es pēc tam esmu iztukšota nedēļas 2, viņi turpina lekt. Precīzi, jā. Jā, nu, teiksim, tādas lietas saprast, kāpēc es jūtos savādāk, ja? Un kāpēc viņi atkal ir tādi, kad es saprotu, ka man tagad jāgaida tās viņu, kad viņas būs vilkme. Vai kad viņi iztrakosies un beidzot ies gulēt. Jā, kad beidzot viņam beigsies enerģija, nevis normāli aiziet 10 gulēt, bet tad, kad viņam, jā, lai nedusmotos uz to visu, jā. Tagad es, teiksim, man bērns ir emocionālais tips, jā. Tur jaunākais emocionāls. Es tagad saprotu, teiksim, tik bieži, piemēram, ir tas, nu, tā kā sauksim parasti ģimene, sliktais garstāvoklīts, ja? Nerunāšana, sliktais garstāvoklīts, kas tev ir, man nekas nav, es neko nezinu. Es jau tagad mierīgi arī viņai saku, vispār tu esi tā, tev ir šitā te, un tā tev visticamāk būs visu mūžu, izbaudi vienkārši to. Un es viņai prasu, nu, kāda diena mums šodien ir labā diena? Es saku, nē, sliktā. Es saku, kaut kad būs labi. Tā jau tu jau, jā, nu, rīt būs labi. Skaidrs. Ko tev bērns par to saka? Nē, viņi visi jau, es viņai tā pateicu, ka tā ir, un viss tev tā vienkārši tā ir tā viņa jau vienmēr ir jutusi, ka viņa tāda ir. Nu, protams, ka jā, bet tu saproti, kā es viņu mocu, piemēram, ar to, ak, Dievs, kas tev ir, varbūt, kāds iemesls, jā, vai ne? Jā, kāds ir iemesls, vai kas viņai depresija ir, jā, un tur mājās visa omīte staigā, un ārprāts, kas viņai notiek ar viņu, jāved uz baznīcu, jā? Nu, piemēram, jā. Saproti, jā, es ļoti labi saprotu, jā. Jā, ka tev vienkārši cilvēks jāliek mierā. Tieši tā, ir tīpaši emocionāls cilvēkus, un to, kad vecāki nezina, neemocionāli vecāki, kā es nezināju, ka mani bērni ir emocionāli, es arī gribēju viņus vest pie terapeita, tāpēc, ka kas tie par psihiem, kas tas par histērijām, ja, un labi, ka es uz pusauģu vecumu, es jau zināju par viņiem, ja, un es vienkārši domāju, Dievs, ja es nezinātu, ja, es tad sanāk, kad viņš ir pusaudzis nabaks, ja, es viņam nāktu viņam jau tā ir grūti, tam pusaudzim, jo viņš jau pats... Kas pa iemeslu? Un es laiku piesētos, viņš jau nemaz nevar pateikt, tas nabaga bērns, kāpēc? Viņam vienkārši cilvēks pat nevar pateikt, ja, kur nu vēl bērns? Jā, un viņš mēģinās man savā pusaudzībā tur atrast to iemeslu, kāpēc viņam ir slikts garstāvoklis, bet patiesībā nav jau iemesla tam visam, tas ir tik, man liekas, vispār ar bērniem. Un it sevišķi, teiksim, man vispār to grūti saprast tādā ziņā, tāpēc, ka man nav tā. Jā, tu neesi emocionāli, jā. Man nav tādu dienu. Un tad tiem, kuriem ir tādas dienas, nu, man atliek tikai arī pret pieaugušiem cilvēkiem, jā. Tiem, kuriem ir tādas dienas, es arī varu jau noskaidrot laicīgi, nevis, nu, kā saka, no tā uztaisīt konfliktu, bet noskaidrot, tev ir labā diena vai sliktā diena. Man šodien ir sliktā diena. Viss, tā tiekamies rīt. Ja? Pretējā gadījumā es ar savu spiedienu, protams, kad nu, kaut ko uzvilkšos un kaut ko pateikšu. Tu jau nolasīsi viņa negatīvās emocijas, nevis negatīvās, bet viļņa apakšu, ja negatīvas nevar tā pateikt, ja, viļņa apakšu pastiprināsi ar savu valto centru, pati jutīsies sliktā garstāvokli, nevarēsi saprast, kas ar tiem notiek, un liezīs ārā. Jā, un beigās būs nepatikšanas lielas, kuras pēc tam savākt nav iespējams. Jā, ir tīpaši, ja tu nezini cilvēku dizainu. Ja zini, tad vēl var. Redzat, jūs savā starpā varat, tāpēc, ka jūs abas zinat cilvēku dizainu, bet ja man pretīm cilvēks, kurš nav cilvēku dizainā, viņš vispār, nu, jā, jo mēs ar Karīnu varam pateikt, Karīna, es vienkārši uzsprāgu, nemācēju noturēt sevī tās emocijas, es piedod, jā, un viņa tā, jā, piedod, es tev tur, piemēram, tur neesmu painformējis, ka man reāli vilnis krīt, jā, un mēs tur, nu, viss kārt. Jums jau tā komunikācija jātāda. Klausies, es to galveno jautājumu aizmirsu paprasīt. Es no paša sākuma zināju, ka es tevi gribētu kādreiz satikties šajā formātā. Sieviete manifestors. Es par džekiem, par vīriešiem gribēju parunāties. Jo tā būtība manifestora redzu, gribu, ņemu. Jā, par visu.
par biznesu, par jebkuru dzīves sfēru, jā, par to, arī par vīriešiem, jā. Un pastāsti, jo dažkārt sievietes manifestoras, ko saka, jā, biznesā es te varu kontrolēt, bet, tomēr vīrietim vajadzētu pašam pie manis pienākt, jā, pašam vajadzētu ar maniem iepazīties, jā, izrādīt kaut kādu interesi, jā, bet patiesībā arī tur manifestoram būtu jāņem. Ja viņi būtu paši nākuši un izrādījuši to interesi, varbūt tad, bet viņi jau, tā kā laikam daļ tā, ka es bišķiņi iespringstu. Varbūt kāds arī nācis, tikai tu vispār viņus pat nemaz negribēji ar viņiem runāt. Jā, tā arī ir bijis, varbūt kāds arī ir. Man tā pieredze tiem puišiem nemaz tik plaša nav, jā. Neko tur tā baigi padalīties, es nemaz nevaru. Tie divi galvenie, protams, lai pie manis, ja kāds arī nāca, tur es nezinu, kaut vai ļoti agrā bērnība jaunībā, jā, tad man bija ļoti jāpatīk, lai es vispār, jo man tā kā, priekš kam es to cilvēku, tagad, man nekad nav bijis ar tā hi-hi-ha-ha. Jā. Man kaut kā vispār, tā nopietni uzreiz. Tur, hi-hi-ha-ha, kaut kādu tur laiciņu, kaut kā, nē, man tad vai ļoti ir jāpatīk, vai pretēji es saprotu, ka te man nav, tad es nemaz vispār par to cilvēku netraucēju, netērējot, reāli es tā domāju, pirms kam es tērēšu kaut kādu cilvēku laiku un savu laiku, savu resursu, jā, es taču neiešu tagad, ākstīties. Līdz ar to jāsaka, lai cik tas nesievišķīgi tas tā izklausītos, tā sanāca. Nesaki nesievišķīgi, saki no sociuma tā kā viedokļa varbūt, jā, tāpēc, ka ko nozīmē nesievišķi? Jā, es nezinu, tā ir atkal pieņēmumi, jā, tāpat kā tas izklausās tā, tāpat arī tas izklausās tā. Tie divi galvenie vīrieši, kas ir bijuši mani vīri, arī tā arī bija. Kā? Tā, noskatīju. Man vajag? Šito. Šitais der? Jā, šitais der. Ņemu. Jā. Ko darīji? Ko es darīju? Es tev nepastāstīšu. Kādu tur ar acīm nāca iepazīties vai kā? Jā, es pirmā, jebkurā gadījumā, lai kā, es pirmā, tā kā, uzrunāju. Uzrunāju pirmā, jā? Jā, noteikti, kad, jā. Jā, es pirmā uzrunāju, jā. Abus? Abus noskatīju, jā. Abus noskatīju un abus uzrunāju pirmā. Jā, bet nebija tā, ka mani abi nebūtu iepriekš bijuši pamanījuši. Viņi nebūtu uzdrīkstējušies, laikam. Tā visticamāk to varētu tulkot. Uzdrīkstās varbūt, tāpēc, ka jebkurā gadījumā sievietēm manifestori, kuri neinicē, viņiem var būt vīrieši, tas ir skaidrs, bet jautājums, vai tie vīrieši vispār, galā tie ir tie, ar kuriem būvēt ilgstošas attiecības, jā? Bet, ja tu viņus pati noskati, tu saproti, ka vispār mana atbildība. Jā. Tā ir, es tur nevaru sūdzēties vairāk. Viņi tev paši precēties piedāvāja, vai tu viņam tā kā Nē, par precībām, nē, es tā, nē, es nevienam kā pateici, ka tu esi gatava, ja kas? Painformēji viņus, ka tu tā kā, ja kas būtu jau gatava? Jā, laikam, jā. Painformēji, jā? Es neatceros. Jā. Es neatceros. Bet noteikti neviens ar mani neprecējās pirmajās 2-3 gados. Jā. Abi ar mani apprecējās 8. 7. gadā. Tu pati nebija gatava precēties? Nē, vienkārši kaut kā tā mums tā kā nelikās tas visus. Tev nelikās. Nē, man viss likās. Nē, es tā kā jā. Bet kaut kā tur... Tad, kad tu sagribēji precēties, tad tu arī dabūju gredzenu pirkstā, vai ne, pa lielam? Tā var pateikt. Negluži tā var pateikt, bet jebkurā gadījumā to, kad es būšu precējusies ar viņiem, tas bija pilnīgi skaidrs. Bet kurā tur brīdī tur tik niansēti, ko tu ieteiksi sievietēm manifestoram? Jo es vienkārši zinu, jā, jūs esat 8%, no tām varbūt tikai 4% ir sievietes, jā. Ko tu ieteiktu sievietēm manifestoram, attiecībās? Kā veidot foršas attiecības? Uzsākt kaut vai atrast savu, kā, iedrošināt. Kas es tev kaut kāds konsultants, esmu attiecība? Es taču man nav tādas pieredzes. Es to vienu reizi izšāvu, pa pusē labi trāpīju, otrā reizē toču trāpīju, paldies Dievam. Kā viņam neizskatīties stulbi sociuma acīs, ka viņas bāžās pašas pirmās vīriešiem? Man tā arī saka, es taču nebāzīšos pati. Kas tad tu nevar uzrakstīt viņam? Ko? Nezinu, ko.
Nu, man es tik sen to izdarīju. Un vienu reizīti, un tu tagad prasi, es nevaru pakonsultēt, es pat neatceros, ko. Nu, ko, piemēram? Nu, ķipa, ko? Kad vai piemēram? Es esmu gatava. Jā, ķipa, čau. Nu, ko? Viss, nu. Vai ne? Jā. Tu esi labā. Es vienkārši tev dievi, ak, Dievs, cik forši. Klausies, jau, paldies tev. Paldies tev. Paldies tev. Zini kā, tu vari dalīties ar savu pieredzi, un pēc tavu bodygrafu tu vari stāstīt savus stāstus, un stāstot savus stāstus, ja, tu vari atrast daudziem risinājumu problēmai, kas ir šobrīd tā problēma. Ja? Līdz ar to, jebkurš tavs stāsts, viņš vienmēr daudziem izklausīsies ļoti dziedniecisks. Es esmu tik happy, ka tu esi atnākusi, tu nevari iedomāt. Paldies. Es tik priecīgi. Paldies tev. Tu nāks pie manis vēl. Nu, es ļoti gribētu, es tev informēju, es ļoti gribētu, lai pēc kaut kāda laiciņa tu pie manis vēl atnāk. Jā, es tev informēju. Jā, paldies tev. Paldies tev. Paldies tev par izrunāšanos. Paldies. Super. Paldies jums visiem, ka esat bijuši ar mums šajā epizodē. Es ceru, ka jūs guvāt ļoti vērtīgas atziņas un atkārtoju abonēt šo kanālu, lai nepalaistu garām arī nākošās epizodes. Tiekamies!